Rīgas pirmā medicīnas koledža šajā gadā svin savu 111. dzimšanas dienu. Koledža ir viena no senākajām medicīnas mācību iestādēm, un šo gadu laikā to ir beiguši liels skaits absolventu. Domāju, ja paskaitītu visas medicīnas iestādes, kādas Latvijā ir, tad droši vien, es neuzdrošinātu teikt katrs otrais, bet droši vien katrs trešais, aptiekā varbūt katrs otrais, ir kādreiz beidzis Rīgas pirmo medicīnas koledžu, kādreiz skolu. Vecmātes visas ir beigušas mūsu koledžu. Kāpēc tieši mēs un kāpēc vispār medicīna? Medicīna droši vien ir dzīvesveids, es domāju. Medicīna nevar iemācīties, tāpat kā nevar iemācīties mīlēt. Vai nevar iemācīties iegūt sirdsapziņu. Viņa vai nu ir, vai nav. Tieši tāpat ir ar medicīnu. Var iemācīt dažādas tehniskas lietas, var iemācīt dažādus soļus, gan kā pieņemt bērnu, vai arī kā asistēt zobārstam. Bet tieši mīlēt šo profesiju, mīlēt cilvēku, to iemācīt nevar. Tam ir jābūt pašā cilvēkā, tātad mūsu absolventā. Un acīm redzot, mēs esam kaut kādā veidā to pratuši par šiem daudzajiem gadiem to izdarīt, jo šie jau ir bērnu bērni, vai varbūt vēl bērnu bērni. Jo, ja rēķina šos 10 gadus vai 111 gadus, tad tās jau ir mediķu dinastijas, mediķu paaudzes, kas nāk šeit mācīties. No 9. jūnija līdz 8. augustam notiek uzņemšana Rīgas pirmajā medicīnas koledžā. Kādas specialitātes šeit var apgūt? Sākšu es ar koledžas grupām. Tātad mēs uzņemam ārsta palīga specialitātē, mēs uzņemam medicīnas māsas specialitātē, mēs uzņemam farmaceita asistenta specialitātē un mēs uzņemam vecmātes. Skolas daļa ir zobārstniecības daļa, kur ir zobārstniecības māsa, zobārsta asistents, zobu tehniķis, māsas palīgs un vēl aprūpētājs. Visi laipni gaidīti, kas vēlas mācīties šajās te izglītības programmās un kas vēlas mācīties šeit. Kāds būtu vēlējums šī gada absolventiem? Vēlētu, lai šis ceļš, kuru viņi ir izvēlējušies, tātad medicīna, ir viņu īstais ceļš, šis laiks, ko viņi pavadīja kopā ar mums, ir viens no jaukākajiem, bet nevienīgais. Tādu būs vēl daudz. Es vēlu viņiem veiksmīgu karjeru, veiksmīgu, labu dzīvi.